Daugavpils novada domē notika Tauksaimniecības komitejas sēde. Tajā tika izskatīts jautājums par konkursa Daugavpils novada gada uzņēmums uzvarētāju apstiprināšanu. Konkurss netika izsludināts atklāti, bet gan pretendenti uz galvenajām nominācijām bija izvēlēti pēc kopējās statistikas. Mums izveidojas 8 nominācijas, 4 tās ir galvenās, kas būs lielākais darba devējs Daugavpils novadā, straujāk augošais, arī uzņēmums ar lielāku apgrozījumu un tās lielākais nodokļu maksātājs. Mēs viņus izvērtējam pēc publiski pieejamās statistikas un ņemam arī vērā to, lai nebūtu šiem uzņēmumiem nodokļu parādi, kas pārsniedz 150 eiro par iepriekšējo gadu. Un analizējot šo uzņēmēju sarakstu, nācās diezgan daudzas atsijāt. Vēl jāpiezīmē, ka būs mūsu vērtēšanas komisijas sanāksme, kur mēs vēl visus pārējos kritērijus pārunāsim. Līdz ar to tagad tā 100%, kuras apbalvos, nevaram pateikt, to varēsim zināt tikai nākamajā nedēļā. Pašu uzvarētāju apbalvošana notiks 27. novembrī Kultūras namā, kad tiks apbalvoti arī konkursā labākā Daugavpils novada turismu mītne 2015 apbalvošanas ceremonija. Līksnes pagasta pārvalde jau, teiksim, samērā ilgstoši strādā pie tāda darba uzdevuma, lai novērstu patiešām avārijas situāciju, kas ir radusies šī Līksnes kultūras nama ēkā, teiksim, tā kā plēšot sienu uz pusēm, ja, un šobrīd ir aizliegums vispār darboties šajā kultūras namā, uzturēties cilvēkiem, un līdz ar to patiešām ļoti aktīvā Līksnes pagasta kultūras dzīve ir pilnīgi apturēta, jo šeit darbojas ļoti daudzi tautsmākslas kolektīvi, deju ansamblis, vokālais ansamblis, ļoti labi teātris studija. Līdz ar to ir meklētas visdažādākās vietas, kur notikt mēģinājumiem, kur notikt pasākumiem. Protams, ka ilgstoši šāda situācija nevar būt, un tāpēc ir saņemta atļauja skiču projektu veikšanai, kas jau ir izdarīts, un tas patiesībā bija arī tāds arhitektonisko ieceru konkurss, kurā piedalījās 2 arhitektūras biroji. Tāpat novada komitejas deputāti pieņēma uz izskatīšanu domes sēdē jautājumu par darba grupas izveidi kultūras pārvaldē, kura izvērtēs skici priekš Līksnes kultūras nama rekonstrukcijas. Tika izvēlēts uzvarētājs, bet tomēr tēriņu uz šo projektu ir drusku pārāk lieli. Izveidotais skiču projekts pārēc 570 000 eiro izmaksas uz ēkas rekonstrukciju un apmēram 770 000 eiro uz apkārtnes labiekārtošanu autostāvvietas izveidi. Izveidotā darba grupa, kuru vadīs Vanda Kezeka, izvērtēs projekta tēriņu racionalitāti. Visi izskanējušie jautājumi ir apstiprināti un izvirzīti uz domes sēdi, kur to likteni jau lems visi domes deputāti 12. novembrī.